Ko tu tur pūti? Putekļus es pūšu. Bet tu rīpu griez riņģī. Es saku, pēdējo reizi piecēlos, klāds stāv tajā pašā vietā uz galda. Labi, studija izskatās savādāk, bet tur tehniķi ir vienkārši pastrādājis ar šādām tādām grafikām. Bet mēs esam atpakaļ. Face of podkāsts. Hokeja sezona ir sākusies. Top 5. Dziesmu svētki. Nu, medaļas bija tur, tad mēs jau bijām vēl aktīvi. Top 5. Kam? Nu, jā, sapratu. Viltīgais. Bet Face of viņš ir atpakaļ uz vēl vienu sezonu. Es atzīšos, es vairs neatceros, kurš atcerās no galvas, kuru sezonu. Man liekas, ka 5. Man arī gribējās teikt 5. Sadalot to vienu, kas bija 2 gadus ilgi. Tā ir ilgā. Tā ir ilgā sezona. Tā bija viena laba sezona. Visa vasarī močījām. Močījām visu vasaru. Nu, pandēmija un covid tā, bet mēs močījām visu vasaru. Jā. Toms Prāvnieks, tehniķis Rihards, Kaspars Dvinskis, Čomiņš no BetSafe, Face of podkāsts. Nekur neesam pazuduši. Man priecēja nedaudz tas, ka Facebook grupā cilvēks atraucās un ar zināmu regularitāti. Tikai kur ir Facebook, epizodes. arī X-ā. Privātajos pastiņos arī bija reiki pa brītiņam iekšā. Jā. Es negribēju teikt, ka tie bija tā kā jau draudi, bet tādi norādījumi, ka tā kā vajadzētu sākt strādāt. Man mīļākais bija X-ā, viens ierakstīja, es kaut kur Dvinski ietvītoju no Džakartas, un viens uzrakstīja, neesat bomži uz podkāstu. Tur balva prasās par tādu. Jā. Neesam bomži. Latvijas sports arī nav bomži. Mēs tiešām, izņemot vienu specifisku sporta veidu, neesam bomži. Tā mēmīte, tā bilde tik skaista bija, ka tu biji ielicis iekšā, kur 2 tādi, ka čalkas un pielikt virsū ir tā kā Hokeja federācijas un Basketbola savienības logo, un tad blakus ir čalis, kurš tā kā... Viņam ir daudz naudas. Bet zem tās memes bija pierakstīts, ka tas džeks ar lielo punci noteikti ir ar visvairāk pīķi. Bet tā ir taisnība. Tā ir tikai un vienīgi. Viņiem viss ir labi. Nekas. Kur nauda, tur būs sasniegumi. Varbūt ne Latvijas futbolā, bet tā globāli parasti notiek. Bet problēma tā, ka visiem tur ir nauda, čali. Nu, jā, tā ir problēma. Panākumi tā, ka tev ir vairāk kā citiem. Nu labi, tu domā, ka Gibraltāram un Fēru salām ir nauda baigā futbolā? Es domāju, ka jā. Čāli beidz. Viņiem noteikti ir ļoti labi skaldām naudiņu. Nu, ja mēs salīdzinām pret citiem sporta veidiem, pie viņiem droši vien, ka jā. Spēc viņiem citu nav, es nezinu. Indonēzijā badmintonā ir vairāk piķis nekā futbolā, es tā saprotu. Beidz tajā pusē vispār redzētu būt, ka piķim badmintonā jābūt visur. Badmintonā tur spēlē visur. Jā, tas gan. Uz ielām, visur. Jā, tā arī bija. Indonēzijā tur visu laiku griez badmintonu. Un beisbolu. Un beisbolu viņi spēlē. Softball vai beisbolu. Vienalga, viņi maus pa bumbu ar... Es sēdēju savā sastrēgumā uz arēnu, redzēju 2 beisbola laukums, kur viņi kaut ko kapā. Bija nojas, bija bumbas. Pagaid, tas izklausās nepareizi. Musulmaņi, jā, tā kā viņi nekapāja šmigu, bet viņi tur kaut ko ģēmās, runājās un tā līdz spēlēšanai netika. Kā jau beisbolā. Jā, bet šmīgi tur bija nejāgā dārga. Nē, bet vispār pastāstiet, kā jums tur gāja. Mēs vēl, kā saka, ķersimies visam pēc kārtas klāt. Jūs abi aizbraucāt, es paliku pieskatīt valsti. Kādam bija jāskatās, lai viss ir kārtībā valstī. Es arī to izdarīju, vairāk vai mazāk. Tur lieliski tika galā. Es atbraucu atpakaļ, viss bija kārtībā. Bija saulīt. Saulīt spīdēja, bija laba laikapstākļi. Tehniķis plosījās. Bija kāda diena skaidrā. Nē, īstenībā tajā karstumā tas nevarēja iedzert. Es jau nezinu, es nedzēru, es strādāju. Tur ir tā, ka mēs ļoti daudz bintang tika izdzerti. Kas tas ir? Viņu vietējais kaut kāds Heinekens bintang, bet es nomainīju uz tādām tēņām, tipu kaut kādas alkoholiskās kambučas vai kas tādas ir 13 grādu. Pirms katras spēles tādas 3 izdzer, un tāds labi var skatīties to spēli. Jo tā ienešana, bija ideja tāda, ka tu ņem līdz tās pudeles uz iesnešanu. Tur varēja ienest? Tur tā pārbauda. Bet tu sajūties kā baltais cilvēks, tu pasaki, ka es iešu tur un tu ej. Jā, tur. Un tev neaiztur, tas bija Indonēzijā. Pirmajā spēlē es gāju ar ūdeni iekšā, jo tur šmīgi nevarēja nopirkt. Man saka, nē, tu nevari iet. Man mīļākais bija tas, ka viņi attaisīja ūdens pudeli, paņēma plasmasu, ielēja plasmas pudeli, plasmas glāzītē, uzlika plasmas pa virsu, uzlika plasmas salmiņu un ielika plasmas maisiņu. Un man pateica, ka nevar iet iekšā, padzēra ūdeni, padzēra tāds, what the fuck. Un pēc tam no tā ienešana mēs tur sākām ienest iekšā kaut kā to coconut water. Un kā jūs nesāt iekšā? Vienkārši aizlikās biksēm un tas viss, vispār nepārbaudīja. Bet tās tēņas, ko mēs līdz gribējām ņemt, vienkārši tie sastrāgumos, tu sēdi tas 40 minūtes,
Latvietim tas ir daudz priekš 3 pudelēm. Ilgs laiks. Un viņas bija tukšas jau līdz arēnai. Viņš jau arī nebija 0,5, vai ne? Nē, viņas bija kaut kāds, bet ne 330, kaut kāds 0,3, 0,5. Tur bija daudz dīvainu tilpumu. Bet tur uz vietas ar neko iegādāties tādā ziņā. Tādā ziņā tur vispār nekādas aktivitātes nebija pat īsti. Tur bija basketbols. Tur bija jūs braucāt ar basketbolu. Tur arī tā pastaigāšanas vieta, viņa tā kā ir atvērtā. Pagaid, arēnā nebija aktivitātes. Tur nebija nekā. Kārtīgi izteigāja visu arēnu. Mēs riņķi izgāja apli. Tur vienkārši bija viens tāds spots, kur bija tiešām miljons visu kaut kas, ko darīt. Nezinu, pašā arēnā. Tas bija tāpēc, ka VSP sākums. Tas bija, pie treniņu zāles. Sanāk, 3. stāvs arēnā. 3. tādā stāvs. dīvainā stūrī. Kurš iet? Tik augsts nevar vairs uzkāpt. Tur 2 nedēļas bija. Tur lētās biļetes iet. Es kā latviets nopirku lēto biļeti. Gāju uz dārgo galu, ja? Uztaisīju sev dārgo biļeti, nomainot kodeņu un viss. Gaisa. Bet pagaid, bet tajā WhatsApp chatiņā, kas bija, ir joprojām, starp citu. Ir vēl dzīves. Viņi jau tur. Uzsējās 6. spēlē. Tas uz EC 2025 vēl aktīvais paliks droši vien. Bet Misters prezidents, kas bija, tas bija pa īstam? Jā. Tas bija tā kā Vējons. Labākais par to chatiņu ir. Tad, tas chatiņš parādījās diezgan ātri. Jā. Es vēl biju Rīgā, ka es viņam pieslēdzos, un tur bija jau pirmie, kas aizlidoja, pateica, tur šmīgu var nopirkt, tur mauks aplikācijā var pasūtīt, un tur jau bija daudz atsūt DM, kā aplikācijas sauc, un tad parādās. Es esmu kaut kur Dohā, parādās Raimons Vējons. Pievienojies. Un pēkšņi vairs dzerstiņu tvītu, dzerstiņu chatiņu vairs nav īsti. Bija. Nebija tik trakā tie pirmie bija reāli. Bet tu jau zini, kā ir parasti. Cilvēks ir respektē prezidents. Tas tā kā students no laukiem aizbrauc uz lielpilsētu, sākumā norojās no ķēdes, tā bija ar to chatiņu, pirmās 2 dienas norāvās no ķēdes. Tieši, ka Vējons, jo daudz vēl neticēja, ka Vējons piedurās, viņi vēl tur smējās. Un tad tur aizgāja ošnieks, sāk runāt ar Vējonu, ķip uzdod kaut kāds jautājums, un tur viss tāds, brats, taču Vējons. Un tad tas chatiņš kļuva ļoti zolīts. Bet par zinu, ko es aizdomājos par Vējonu tajā chatā. Viņš tur ik pa brīdim ierakstīja tādus garākus, tādus prezidentu runas. Domāju, vai viņš to rakstīja? Stabili pats nerakstījis tādu. Bet viņa prognozes īstenībā bija ļoti precīzi, ka viņš pastāstīja par Spāniju un Brazīliju, ka viņš redzēja par tiem īsajiem augumiem un vēl kaut ko. Atceries, to vēl atsūtīt, ka prezidents ir runājis. Pa ģēlu! Viņš arī pateica pareizi. Viņš arī ļoti labu funkciju darīja tādā ziņā, ka viņš tur paziņoja, pieņemsim, ko tur faniem bļaut, pa tām biļetēm. Par tām krakliem, ja tur bija nianses, es saprotu, ko viņš arī aicināja. Jā, pa vienu betting kompānijas logo. Es nezinu. Piemēram, ja Betsafe būtu sponsors kaut kam, kas Indonēzijā startē, tad būtu B-Safe. Tas ir kaut kāda cita kompānija, droši vien, kas saucās B-Safe. Kaut kas cits būtu jādomā. Nē, B, bet tā kā B-Safe. Man liekas, ka ir B-Safe. B-Safe. Jā. Bet maz gan nevienam tak nepiesājās. Es redzēju, labi izlasē bija krekli savādāki. Es redzēju, arī fani bija daži aizlīmējuši ciet, bet tas bija tikai daži tikai vienkārši tur, pirmajā spēlē tur aizlika aiz. Bet viņi visi tika mājās? Jā. Ok. Tas ir galvenais jautājums. Kāds cietumā sēž. Jā, bet rēcīgi ir tas par to, ka Indonēzijā azartspēles reklamēt nevar vispār nekādos apstākļos. Un Manilā vienkārši. Nē, tas, ka Manilā tur azartspēļu paradīze, man liekas, ir. Bet tajos oficiālajos plakātos, kas bija pilsētā, tur bija tas formas modelis, kur Zingis ir ar, formu, kur ir pilnēs kompānijas nosaukums. Jā, uz lielajiem plakātiem bija. Bet, tā. Un par Vējoni, ja mēs iesākām, ko es ievēroju, kas man likās smieklīgi, kā viņš Indonēzijā sēdēja vienkārši tribīnēs. Es pieņemu, kā esat redzējuši video, kā viņš sēž tribīnēs un atspirdzinās. Bet šajā te Manilā viņu lika tajās VIP vietās, un viņš tur kundz galīgi priecīgs neizskatījās. Galvenais viņam neļaut Manilu. Jā. Viņam neļauj kustēties pie faniem. Viņam bija jāsēž VIPā. Nē, līdz puslaikam. Kāpēc tā? Puslaikam. Tur viņi tur Manilā tā arēna, es tur fjūmoju vienkārši. Tik dusmīgs jūs redzāt viņa acis. Es ieeju savu fake biļeti. Iedomājies, viņu ar fake biļeti nelaiž iekšā. Nē, ielaiž.
un mums tās fake biļetes ir vienā sektorā, bet pa vidu skāpjas. Es ātri izstāstīšu tiem, kas nezina par fake biļetēm. Respektīvi, Rihards un citi Latvijas fani, lai sēdētu kopā, viņi pirka biļetes dažādos sektoros, jo kopā nopirka vienā biļetē. Mēs pirkām lētāko biļetes. Es centos jūs nedaudz pasargāt, bet viņi pirka lētākās biļetes. Un pēc tam vienkārši aiziet uz brīvajām, normālajām vietām. Nē, mēs arī. Es pabeigšu. Ļauj pabeigt cilvēku. Viņš jau sēdēja visu laiku vipiņā. Viņš jau pie grīdas sēdēja. Es bez brillēm redzēju, kas laukumā notiek. Ja? Un tātad Rihards Latvijas faniem nopērk lētākās biļetes. Apķērīgākie fani bija sagatavojuši fake biļetes screenshotu, ko parādīja. PDF, mēs jau bijām nākamajā līmenī. PDF fails, jāatvainojas. PDF failu bija sagatavojuši ar fake biļeti, ko nevis pieejas, tu ejot iekšā rādi, bet pēc tam nākamajā checkpointā, kur tev uzspiež stampu uz rokas, kur norāda tavu sektoru un parādot fake biļeti. Pie sektora pārbaudas tev uzspiež normālo sektoru, un tad viss birst tur iekšā. Bet kaut kam sagāja, kaut kam tā arī ir nesagājis, es dzirdēju. Es taisīju atsevišķi, jo es domāju, ka es vienkārši pārsēdīšos. Bet viņi vienkārši tieši tikai baltajiem piesējās. Jā, Filipīnās negāja cauri. Tās esas baltais, es iešu un darīšu, ko es gribu. Viņi vienkārši saka, parāda biļeti, tev aiziet apsēst, un mēs sēžam tā kā pa vidu kāpnes. Mēs sēžam tā kā blakus pa vidu kāpnes, jo es vēl nezināju izkārtojumu tajā arēnai. Un es pārsēdos uz turieni, jo tur tukšs. Es saku, nē, tev tur jāsēž. Es saku, bet te nav neviena. Nē, bet tev tur jāsēž. Es tāds, labi, mēs te stāvam. Kāds kaļaus te nebūs. Jā, un viņi kaut kādi 3 tur stāv un vienkārši tev vaktē visu laiku. Un tā, kad tu apsēdies citur, viņš tev stāv blakus. Nē, tev jāsēž tur. Es saku, nē, sēdēšu tev, viņš vienkārši stāv tev blakām. Pēc tam es pārtaisīju biļetes, un tur vienkārši tukšs, un tā kā brutāli tukšs, pasēdies drusku sānu. Nē, tev jāsēž tur. Viņš tev traucē spēli skatīties. Un tad visi tie latvieši kaut kādīgi smuki izšļuka cauri, tā ka caur arēniņu, kad tika pie fanzonas, bet man bija visu laiku tā kā pretējā pusē. Un es arī tā gribēju darīt, bet tā kā es esmu garš ar ļoti interesantu kraklu, man visu laiku apstādināja. Tevi tur Āzijas sociālo visādas lapelītes jau sāk pārtaisīt un uztaisīt. Tu jau tur saliki iksiņā iekšā. Jā. Un tie man visu laiku apstādināja un sāk parāda biļeti. Himns laikā man prasa parādīt biļeti. Es saku, himns, ka nomierinās. Come sing with me. Ej, labs. Un pēc tam, kad izēja ārā no turienes, vienā spēlē viņš ļāva mums pārsēsties kaut kā kopā. Un es saku, vai tiešām mēs šeit varēsim sēdēt, jo puslaikā es gribu iziet ārā. Viņš saka, jā, es izēju ārā no turienes, paņemt, tur jau varēja aliņu nopirkt. Es eju atpakaļ iekšā, viņš saka, parādīt biļeti. Saku, bet es tur sēdēju, tikko es vēl tev jautāju, vai mēs varam iet ārā. Tas baltais, viņam jūs visi bijāt vienādi. Tāds krāklis bija tikai viens. 2 īstenībā, Lorenzo vēl bija. Viņš varbūt ar Lorenzo tevi sajauc. Bet Lorenzo bija manīm. Bet tas, ka tur tie vietējie, man gribās teikt randomā. Tā kā sāk, jūs līdz izlasē bija Lorenzo. Lorenzo bija izcils. Andrew. Andrew jau bija skaidrs. Andrew jau bija sāknē Latvijas, viņam porziņš ir uztatovēts virsū. Jā. Es to nesaprotu. Un tad mums Filipīnās pieslīdēja tāds Kevins. Tu Kevinu paspēji satikt? Kevins Latvijā mācījās. Jā. Bet tās bija ārprātīgākais randoms. Tātad es, Gunters Jonāns un mūsu delegācijas vadītājs sēžam pēc spēles Buffalo spārniņos, ēdam vistiņus, pieslīd Kevins, vietējais klāt, Latvijas kraklā. Kāds vietējais viņš no Taivānas? Man liekas, tas ir cits Kevins. Tas ar porziņu krēklu Celtics. Nē, Viņam nebija nekādas porziņu krēklas. Viņš dzīvoja tur patās kaut kādas stundas attālumā. Viņš tur gaidīja kaut kādus mistiskus autobusus. Tad cits Kevins. Viņš pienāk. Viņam nopietni tāds vārds Kevins. Iespējams. Mēs viņu saucām par Kevinu. Viņš stādījās priekšā kā Kevins. Bet viņš gāja randumā. Gunteru Jonānu atpazina bārā kā jaunatnes basketbola treneru. Nē, tad tas ir tas pats Kevins. Paga, reāli. Es tur smīzīgi sajūtu. Kaut kāds random čals. Es zinu, kas tu esi. Ko? Kas? Kāpēc? Jo viņš kaut kā sāk ar mūsu delegācijas vadītāju runāt. Un tad viņš tā, isn't that Gunters? Isn't that Gunters Jonāns? Yes. I know him, he's coaching kids. Lūk, šīs būtu brīdis, kad būtu jāprasa parāda telefonu. Jā, tas būtu parāda. Tas būtu brīdis parāda telefonu. Kā izrādās, viņš spēlē ar Jonāna audzēkņiem kaut kādu spēli internetā. Caur, nezinu, vai Call of Duty vai iespējams kaut ko citu, bet man liekas, ka Call of Duty viņi zipā online, tā ir sapazinušies. Un... Tā labi.
Un kaut kā tā. Un jūs noticējāt šitam. Es nezinu, es līdz galam neticēju, jo es tā saku, domāt, ok, labi, ja arī tu spēlē ar viņiem online. Kāpēc tu zini, kā viņa treneris izskatās? Tad man radās jautājumi Gunčam. Ko tu esi nometnēs tādu darījis, ka sīkie tevi ir safučējuši un random džekiem internetā jau skaties, kā man treneris ko dara? Nē, otrs Kevins bija no Taivānas, tas, kas latviski runāja vēl. Nē, tas Kevins, ar ko mēs tusējām, tas latviski. Bet viņš zināja, kas ir Gunters Jonās. Tas viss kompensē tajā brīdī. Jā. Man kaut ko rakstīja. Bet jā, nē, tie vietējā pavilkās visu. Nē, Lorenzo nav vietējais, viņš ir Austrālijā. Sāksim ar to. Un stāsts bija tāds, ka mēs pirmā spēle, mēs kaut kādas 40 minūtes no arēnas dzīvojam, kaut kādu pusstundu, iesim ar kājām. Kas Džakartā ir ļoti liela kļūda. Iet ar kājām kaut kur. Tur nav pilsētā cilvēkiem vispār. Tur ir cilvēki. Tiem, kas taurē, ka Latvija ļoti nepiemērot gājējiem vai vēl vairāk riteņbraucējiem. Tur bija veloceliņi, kurus neizmantoja velosipēdu. Pareizi. Tur vienīgi riteņbraucēji. Tur bija šķērsieliņas gājējiem, ko neizmantoja gājēji īsti. Okay. Un mēs ejam un piesiedās vietas. Es domāju, kaut ko man grib iepārot. Are you going to the arena? Es tāds, jā. Viņš tāds, un es iešu ar jums tāds. Mēs iesim ar kājām, mums nevajag neko iepārot, kaut kādas servises. Bet viņš nāk ar mums līdzi, skatos, un viņš tā ilgi nāk. Es skatos, kaut kāds ar FIBA krēkls un tam līdzīgs prasu. Tā, kad tu spēlē, viņš saka, jā, es iešu ar jums, ka es nezinu, kur jāiet īsti, es iešu ar jums. Es tāds klausos tajā akcentā. Pārāk tīrs kaut kāds. Es prasu, no kurienes es? No Austrālijas, saku. Bet Austrālija tā kā Japānā spēlē. Un viņš tur stāstīja to, ka viņš tur grib apmeklēt visas tos FIBAs zāles. Viņš zina, ka tur Austrālija tiks tālāk. Tas diezgan pārliecināts. Un es viņam prasīju, ja tu ar nāc uz Latvijas spēli, viņš saka, jā. Es saku, kur tu sēdi? Viņš sēž tur trešajā stāvā. Tas ir tad, kad es nopirku viens no dārgajām biļetēm par 45 eiro. Nevis par 9 eiro. BCF influenceris var atļauties. Tas bija pirms šī fakta. Pirms viņš bankrotēja un pārdeva vēseli. Un tad mums bija viena meitene, kas palika Frankfurtē. Pasītēja 5 mēneši, vajadzīgi 6 mēneši. Tas ir sāpīgi. Jā, un tad mums bija lieka biļete. Un liekas krekls, bet liekas krekls bija tāpēc, ka Porzinga, diemžēl, arī izdomāja nespēlēt. Un tad bija jāuztais vēl viens krekls. Es nezināju, vai paspēja tur dienu pirms, un tad sātriem koferi abas. Kurš bija pēdējā mirkļa krekls, ko taisīja? Tie ir tie sejas krekli, jā? Jā. Kurš bija pēdējā mirkļa? Šmits, ok. Jā. Man bija liels likmes uz Gražulu, kas arī atmaksājās, uz Žagaru, kas atmaksājās, Porzinga. Tos krēklus varbūt ieliksi tirgū, tagad kaut kur viņi būs. Viņš jau ir nopirkt. Nopietni, jā? Jā. Bet tu dizainu, vai ne? Tikai dizainu, jo nekādu legal issue, lai nebūtu. Jā. Āzijā arī nevarētu notirgot. Āzijā tur varētu tirgot, protams. Bet tas iet caur Printful, tas jau cits stāsts. Nē, reizē tos krēklus, kas tehniķim bija, viņus var iegādāties, bet tev nekas neatlats, vai ne? Nē, vispār nē. Jā. Kā viņi ir pa pašizmaksu. Viņi ir tikai pa pašizmaksu, jo tur, droši vien, ja tu gribētu tirgot un pelnīt naudu ar... Tur būtu jāparunājas ar fotogrāfiem, tur būtu jāpaprasa pāris licencītes. Pāris parakstiņu, pāris licencītes būtu nepieciešami. Iespējams, ka ar Gražulu būtu vienkāršāk. Ar Zingitingi varētu būt sarežģītāk. Bet viņam patīk krekls. Viņš ļoti novērtēja. Viņam patīk, jā. Un tad tas 4. Es domāju, ko es aizstāšu savu Tingus Pingus, un es teicu, Šmits tomēr arī ir. Lai gan man jau bija Šmita krekls nākamajā spēlē, es teicu, labi, lai iet vēl viens. Jo tur tie dizainiem bija jātop diezgan ātri, lai var paspēt visu. Un tad Lorenzo teica, man ir krekls un biļete. Tev būtu jākļūst par latvieti. Un viņš skatās to kreklu, viņš tāds pats. Un tad viņš nesagaidīja, ka viņš sagaida tālāk, kad jau viņš būs TV netā, ka bija arēns jau nopučēts. To, ka sporta studijā viņam jārunā, bez tabu jārunā, viņš vienkārši stāvēja, what the fuck, kas tad notiekās? Iepinās, jā. Domā, aizies līdzi uz spēli. Kāds priekals aizies līdzi. Bet Lorenzo nebija vienīgais austrālietis, kas bija ļoti pārliecināts, ka Austrālija būs Filipīnās. Tu ievēroji, tur bija diezgan daudz austrāliešu. Bet cita viņiem līdz turienē aizkļūt. Jā, nosacīt, vistuvāk no viņi aizbrauc tur atvaļinājumu paņemt. Bet viņi arī kļuva par latviešu faniem. Kaut kur jau bija jāpiesien, kā saka. Viņiem tie vācieši nepatik ļoti. Labi, austrālieši zaudēja savas spēles, bet Kaspars zaudēja zobu. Viņu raksta privātajā dzīvē. Lūk, tas ir sasniegums.
Nu, gadījās. Nu, tas, ko es varu ieteikt, ja jums sāk sāpēt zobs un jūs saprotat, ka nav labi, nu aiziet laicīgi pie tā zobārsta. Nu, izlīdīs visnepiemērotākajā brīdī. Pirms jūs dodaties kaut kādā tālā komandējumā, ja īpaši kaut kur sasodīti tālu, ir vēlams aiziet jau pirms tam pie zobārsta. Bet atkal no otras puses, viss jau beidzās labi. Un es iztērēju krietni. Viņš jau stāv kadrā. Jā, bija tur pāris dienas sāpīgāk. Franciju grūti jau tās beigas bija nokomentēt, ne? Kur vēl jābaļaut tādās emocijās. Nē, tajā brīdī jau nejūt pēc tam. Komentējot, es galīgi nejūtu. Tā kā man vēl bija smagani piepampus. Man tātad beigt zobzī mutē un smagani piepampu. Ar strūtiņām bija viņa. Fun stuff. Komentējot, jau karstumā visu laiku. Nē, tur jau taču aug, ka, pagaid, jums tribīnēs bija karsts, vai ne? Džakartā. Nē, tribīnes īstenībā bija ok. Bija trakākais, ka tu izēj no tom tribīnēm, jo tur ir tā kā atvērtais. Lejā pie laukuma bija reāls smaciņi un karstumiņš. Lejā pie laukuma bija reāls leduskapis. Tur nenormāli tieši mums aiz muguras pūtu komdīši, kas tur bija pilnīgākais leduskapis. Un tur nenormāli sanāca karsts. Latviešiem labi laikapstākļi radīt. Ļoti labi. Jā. Nācās iet pie zobārsta Indonēzijā. Sākumā aizgāja pie, uz FIBAS to vietējo kabinetu tur. Vai varat iedot tuvāko zobārstniecību? Vajadzētu aiziet. Kaut kas jādara. Nav labi. Viņi man iedod tuvāko zobārstniecību, kas bija militārā slimnīca. Armijā pieteicās. Iespējams, jo ar angļu valodu tur bija ļoti švaki darbiniekiem. Kaut ko es pārakstīju, īsti nesapratu, ko. Viņu var arestēt, visticamāk. Bet, tiku pie zobārsta, paskatījās, cik sapratu no viņa, ka jānāk pēc 3 dienām raut ārā zobs, iedeva antibiotikas, 2 veidu, precāpju zāles, vēl rengenu uztaisīju un vizīti. Uzpīpēt kaut ko iedeva. Jā, uzpīpēt arī iedeva. 26 eiro samaksāja. Bet es baigi negribēju atgriezties tajā militārajā slimnīcā, jo tur, tev toči savākt. Tas vaibiņš nebija tas, tur ar plaķinēm raut ārā. Jā, man bišķi no tā bail palika, jo sākumā man likās, ka man uzreiz rauz zobārā. Un es, Anastasia? Un man tā ārste. No, mister, no need. Tāda ir tā. Augstas kājas, jā, uzreiz gribās celties kājās un vienkārši skriet prom. Pēc tam es pajautāju, jūs man iedavāt tuvāko zobārstniecību, iedodat man lūdzu vienkārši labu zobārstniecību. Un tad Gita, tā vietējā koordinātora, man iedeva savu zobārstu. Ļoti labi sagāja. Bija fēni. Un tā, es sarēķināju, ka kaut kad, kopā es samaksāju par 2 vizītēm kaut kad 80 ar kaut ko eiro. Vienkārši. Lai zobi izrautu. Higēniski šitien teica, cik maksā. Nē, par šitām mēs runājām. Nē, īstenībā zobi izraut Latvijā arī nav. Bišķiņ dārgāk, bet nezinu, gudrības zobi, lai samaksāja kaut kādā. Kurā vietā. Kaut kāds 20 eiro ielikt man plaķēnu mutē un apzobu nav. Bet iedomājies, kā viņi... Man tas bija otrais zobs, kas ir rauts ārā, jo man jaunībā gudrības zobi rāva ārā, un to es atceros, aizgāju uz zobārstniecību. Turēs viņš arī saka, mēs tur varam taisīt tev to zobu, tev tur 3 reizes būs jānāk, vai arī pa 10 latiem es tev viņu izraušu ārā. Save my money. We have a deal. Bet man liekas, tāpēc, ka viņš ir vienkārši rindiņā, tāpēc viņš ir dārgais zobs raušanā varbūt tāpēc. Varbūt iespējams. Bet iedomājies, kā tajā implantu nevarēja likt. Tur, es domāju, varbūt man sanāks arī implantu tur ielikt Indonēzijā. Tur Indonēzijā? Jā, bet man teica, ka nē, tur pielāgojas. Jā, man teica, nē, tas nav tikai. Kā tur būtu jāpaliek vēl? Bet iedomājies militārajā slimnīcā, kā viņi sapriecājās, droši vien ienāk šitās te garš čalis, viņiem tāds nekad nav bijis. Aiziet, vai ne? Viņš varētu būt pirmajās rindās, gluži nē. Jo vispār Indonēzija diezgan militāra valsts. Tur tie militārie, tā pa Džakartu, es daudz viņus redzēju. Manilā bija vēl trakāk. Nē, Manilā konkrēti tajā rajonā, kur bija arēna. Tur viss kaut kur uztaigāja ar tiem šotganiem. Bet tur visu laiku, tur Neivijas bija tūmā vēl, tur viss kaut... Jā, Manilā man pienāca uz ielas klāt, kad es biju parātam aizpīpējis cigaretīti, lai nervu nomierinātu. Pienāk krāt, jauns kungs. Automāts un, sir, please. Šādigans kāds automāts. Tā bija automāts? Šādigan viņiem bija pārsvarā. Un tev nebija 2 reizes jāprasa, ja? Man nebija 2 reizes jāprasa. Cigaretīt arī. Man pielika šādigan to, ka es iegāju lielveikalā pa nepareizo ieeju. Jo viens durs ir ieeja, otra izējai. Bet tas tā kā diezgan elementāri. Tu lielveikalos ej iekšā tur, kur ir cauri skenerim. Es Latvijā redzu durvis iekšā. Man nav tur var iet, tur aiziet.
Bet, securities tur ir vispār tāds pseido-securities, kas man patīk. Šeit Džakartā visur, kur tie iebrauc kādā normālā rajonā ar mašīnu. Tev mašīna uzreiz pārbauda visu. Jā, tev zem apakšas pārbauda. Džakartā ir šausmīgi daudz checkpoints, kur tev mašīnas pārbauda. Tiklīdz tu tā kā maini tur rajons vai kaut ko, tev ir checkpoints un ar spoguli visu apakšu, bagāžnieks, visu salonu. Vienīgais, ja tu neved balto cilvēku, tad tur ir drop. Jā, tad ir tikai spogulī tev iziet cauri. Bet arī man ielā pārbaudīja tās mašīnas. Bet ne tik ļoti. Jā, tur es Filipīnās man nesanāca. Bet, visur, kad ir lielveikalā caur detektoru, bet tas ir baltais. Zini, kā šo visu klausoties, man drusciņi ir tāda škrobe par to, ka Dienvidu puslodē, man liekas, ir tikai 3 vai 4 valstis, kurās spēlē hokeju. Un tur nekad nenotiks hokeja čempionāts. Filipīnās bija komanda. Nē, nopietni. Bija tajā Buffalo Wings, viņiem tur ir sava... Buffalo Sabres? Nē, tur bija savas goda plāksne ar kaut kādu medaļu. Nopietni. Un tajā Akrapolē, kurā spēlēja basketbolu, 4. stāvā bija ledus slidotaviņa, kur arī īsties, ka notiek spēles. Bet īstā ledus vai tā? Īstais, tur, kur tā kā no Akrapolītē. Es vienkārši domāju, kāds man būtu izdevies kaut kāda hokeja čempi nonākt tik eksotiskā vietā. Visu laiku tu mauc uz riņķi Čehiju, Somiju, Zviedriju, Vāciju, tā jau arī būs. Kanāda. Nav jau variantu. Kanāda arī reiz 10 gados. Reiz 100 gados. Aptuveni. Tā, kad tas tur notiek, tad visa Eiropā ir bēdīgi, jo tie, kas skatās pasaules čempi, viņiem ir sūdīgā laikā. Viņi nevērš. Vēl uz Britiem cerē, bet cer nekas eksotisks. Nav, bet hokejams būtu eksotiskāk. Mums nākamais ir Katāra. 46 grādi. Katrā pasaules kausā. Tas gan ir interesanti. Es biju Dohāla stundu no lidmašīnas izkāpjot ārā naktī un bija 42 grādi. FIBAs prezidents tagad, ja, no Kataras būs katrā pasaules kausā. Lēc, cik forši viss salikās, ne? Kāpēc ne? Jā. Cik daudz pārpildīts tribīns būs ar līdzutējiem, jo katra, mēs zinām, ir basketbola valsts. Līdzīgi kā Džakarta, Indonēzija. Bet, zini kā, tas spēle, es nekā teļu kā varēju redzēt, ka bija spēles, kas bija pārdotas, bet bija spēles, kas nebija tu vispār. Jā, varēja ļoti. To varēja ļoti labi nolasīt. Nē, filmēja ļoti labi. Kā parasti hokeja čempionātos, es zinu, ka arī Zviedrijā, kad bija 400 cilvēku spēlēm, varēja nofilmēt tā, ka izskatās, tur jau nav tik slikti. Kā 2 pakas toči ir atnākuši. Bet es ar savu aci jau biju, kā saka, es jau zināju, kā tas apmēram ir tur. Bet tur Nē, labi, Filipīnās nāca, bet Filipīnās basīt jau baigi mīl, man liekas. Jā, bet visi vietēji, ar ko man sanāca parunāt, visi kā viens saka, ka viņi nevar atļauties aiziet uz tām spēlēm. Viņa lielāko prieku iet, bet viņiem nav Filipīnās un tiešām pirktās 9 eiro biļets, un tur augšu bija pilna. Augšu, ko noteikti vienā brīdī teļu kā nevarēja redzēt. Tur bija tā mega milzīga arēna, ja, kaut kā. Nē, viņai ir 16,000 vietas un pasaules kausa 12 štuks. Pagad, tur nebija tā mega arēna kaut kāda? Nē, tur bija pirmās spēles. Tur viņi vienkārši atklāšanas dienā 2 spēles bija Filipīnām, pirmais mačs tur un otrā tā grupas spēle notika tajā milzīgajā. Un fināliem bija jāgriež tādu to 50 paku arēnu. Nē, vispārējais Akrapolā. Jā, pārējais bija Akrapolā. Bet tas bija lielveikals. Jā, tas viss rajons. Mola Veiži, jā, pareizi. Nē, bet tas jau nav tā kā jo tas lielveikals. Nē, tas lielveikals, tu nevari iedomāties. Viņš ir tā kā, tā kā pilsētiņa. Tā kā pilsēta. Nē, es saprotu, bet tik un tā, tas, tas tā ir nav svētnīca, kurā tu basketbolu spēlē. Tas ir veikals. Ja es tur arī biju, tad arī lielveikala baznīca. Pa lielam tu varēji iet uz spēli, aiziet šmotkas nopirkt un tad aiziet basīt pastīties. Jā, tā daudz darīja. Jā, pilnīgi. Tur var atstāt mans atstāju un viss. Jā. Bet tas, es nezinu, kā tajā pašā basketbola arēnas sadaļā bija ar veikaliem, jo mēs gājām pāri. Nē, tur caur Ikea varēja iet arēnā. Tas gan, jā. Ļoti labi. Bet man pat laikam patīk labāk kā Indonēzijā. Tāpēc, ka pēc spēlēm varēja uzreiz aiziet kaut kur paēst. Tas ir viens plus, bet es Džakartā kaut ko pilsētu pastaigājos, redzēju, jo bija jābrauk. Tad man ielais vienkārši dzīvoja Akrapolē. Man atkal bija otrādāk. Bet tas tāpēc, ka ar to zobu, zini, kā tev sāp zobs, tev loģiski nekur baigi negribas neko iet un darīt. Yeah. Tāpēc es Džakartā tikai viesnīca, arēna un dakteri. Džakartā bija vēl grūti iziet, tāpēc, ka tu vienkārši smirdēji un bija smogs milzīgs. Tas gan, jā. Un saule 2 nedēļas tur tā arī neieraudzīja. Labi, beidz čīkstēt, tu pie baseina visu laiku gulēji. Nē, tur mums notika pie baseina forši gulēt, bet tev gaisa vienkārši smird un ir smogs.
Kaut kā mūsu viesnīcā tas baseini baseins bija tā, viņš bija iekšpagalmā un tur nesmirdēja vismaz. Tā pilsētā nenormāls smirds. Nē, tur viss tas gaiss vienkārši pēc kaut kā smirdēja. Tur nebija tādas vietas, kad... pieradu laikam vienkārši. Tad pie tā tu var pierast pie tās pirmās smakas, kas ir tā mierīgā, un tad viss pārējās ir tās trakās, un tad tā miska, kas smaka tieviem kakliņā, tā bija vistrakākā. Tas bija ik pēc 2 kvartāliem. Es apēmos mutē gandrīz, kad es ieraudzīju, ka Džakartā kanalizācija daudz kur ir vienkārši atklātā. Iespējams, saknē viņi ir taisīti ciet, bet tur viss ir izracēts. Un kad tur sīkie spēlējās un peldās. Tā tur bija tā. Mums bija tā, mēs bijām tā ķīniešu tirdziņā, mēs paņēmām zupiņu, ēdām, mēs izgājām ārā un tur redz, kā tā ūdens smeļ kaut kur iekšā. Cik reizes tu apēdi tik asu ēdienu, ka nākamajā dienā liekot kluci tev dibanu dedzinājumu? Tik traki, es pie asu ēdienas pieredzu, bet tie asumiņi nebija... Face-off, hockey podcasts! Bet tie asumiņi nebija tik traki, bet katru rītu Džakartā bija tā, kad tu aizēji spodiņu, un tavs biezums, kas nāk ārā, tu tāds, šā diena varbūt, ka es palikšu viesnīcā. Bet nē, tāds bija tikai no rītiem. Tā bija tikai no rītiem. Sākumā par sadzīvu vēl mums bija ēdināšana principā 3 reizes dienā. No rīta viesnīcā, par ko nav jāmaksā, un 2 reizes arēnā. Viesnīcā standarta brokasts. Bet Māris Bergs, kolēģis no Latvijas radio, man bišķiņi izčakarēja to visu pasākumu, tā, ka viņš teica, ka viņš prusakus ir redzējis tur virtuvē. Prusaki jau visur bija. Pēc tam es apieru, bet vienalga kaut kā likās nepatīk. Man labi vairāk. Tad es vienmēr tā uzpasēju, lai tajā pannā, kur man omelete taisa, lai es redzu, ka nekas neizrāpo cauri. Bet zini, kā tur karstums, šis kārtībā. Proteīns galā, jā. Bet mūs baroja arī arēnā. Arēnā mūs baroja 2 reizes, bet ar jau atvestām kastītēm, kur bija augsti rīsi un saidi mainījās. Un sākumā likās, ka tā kā fajn var ēst, bet 3. dienā jau bija maksimāli piegriezies. Un tad mēs atradām, un man Indonēzijas ēdiens nebija mans. Man nebija. Bija nasi grasī negašoja? Labi, tie ir tie roltoni. Tie ir rīsi cepti ar kaut kādam garnelēm. Jā, grasī, tā kā jā, bet tur man sanāca pāris arī tādus, kas man nepatika. Un tad mēs atradām vienu vietu, kas pieder vācietim. Tur bija Eiropiešu virtuve, man liekas, ka 2. nedēļu tikai tur ēd. Tas bija beigās visu ēdienu, kad tur pagaršojas. Savukārt Filipīnās ļoti, ļoti labi. Tur viņiem gaļa. Kas? Tur tikai amerikāņu paika. Nē, gluži. Tur bija pārstrā. Tur bija sākot no tur bija viss vienkārši. Līdz Arbijas, līdz... tur varēja, protams, viss arī fast food ASV atrast, bet salīdzinot ar Indonēziju, tur bija vispār tā kā daudz plašāk tā ēstu izvēle. Jā, bet tur bija pārstrā amerikāņi. Es nezinu, es gāju uz Indieti, gāju uz Japāņu. Tev fast foodos mums tā īsti nesanāca kaut kā. Tur varēja labi saplānot. Bet tie tā kā restorāni. Ja jūs kādreiz aizbrauksiet uz Indonēziju vai Manili, tad šī informācija jums ticamāk noderēs. Jā. Tā kā, ja jūs domājat, kāpēc mēs par šo šobrīd runājam, mēs par jums rūpējamies šobrīd. Vienkārši rūpējamies par jums. Bet no mums populārākais ēdiens Džakartā bija 3 naktī uzvarētāja ēdiens, Latvijas izlases mīļākais ēdiens, ģimenes restorānā, tādā mazā nepazīstamā McDonald's. Man ļoti patīk, mēs arī studijā ielikām vienā reizē, ka tieši, kad Lomašs bija atnācis pie mums uz studiju, vienā reizē viņš mums bija, un mēs ielikām to viņa tvītu iekšā. Iedomājies, kā Džeks spēlēt, ja viņi būtu turpinājuši. Ne, viņi nebūtu ēduši, viņi nebūtu ēduši maķītī. Un kaut kas atpakaļ ceļā no lidostas ielika gražuls ar šķēli stūmu maķītī iekšā. Tik labi, tas bija ļoti labi. Un cik zīmīgi basketbola sagaidīšana. Pie brīvības pieminiekta. Un Maķīts ir otrā pusē. Tā bija vislabākā vieta, kur īstenībā bija. Kāds varēja piedurties, bija viņa vairāk padomāt, un viņi iziet. Otrā pusē viņi Nē, ka viņi vienkārši caur Maķīti iziet komandu. Nē, bet tieši pie Maķīta. Maķīti jau valsts gatavs. Tas bija labs stāvēt burgeru un runā, lepojas uz savu tautu. Lepojas mūsu Big Mac, jā. Labi, bet lai iepītu hokeju iekšā hokeja podkāstā. Oskars Batņā! Bum, Širms pirmajā spēlē 2 goli uzreiz. Bam, bam. Redzēji? Jā, nākamā arī gols. Jā, normāli, viņš mauc tikai. Pagājušā sezonā viņam 4 bija pa visu sezonu. Mēs tagad čekarām trīnīti.
uzliecam kaklā medaļu, čalis sāk mētāt golus iekšā. Viņš nāk šitā tajā pirkstiem iekšā ar šiem komandā. Jūs visi lūzeri, Somi vispār nekur netika tālāk pa ceturtdaļfinālu. Šmits gan jau Lietuvā. Sastie. Šis ķorkas reku visur ir. Sēštaki. Žagars jau arī tagad. Žagars arī varēs vilkos. Jā, īstenībā. Vilkos. Jā. Bet labi, tehniķi. Tagad jādod būs gada balva sportā komandai. Šis ir to, ko es arī gribēju pacelt. No? Šis būs ļoti interesants. Tā tad... Nu, es liekas, ieņemšu Mairbriedu pozīciju. Es esmu abās pusēs. Tos nevar novērtēt. Pagaidi, abās pusēs. Pagaidi. Bleķis. Tas ir no... Bleķis. Sportā mēs ejam pēc rezultāta. Piekrīt. Jā, mēs ejam pēc rezultātu, bet man liekas, ka sports jau nevar būt. Tev nevar būt. Ja mērķis ir uzvar, tad, kā priecīgs var būt tikai viens. Man liekas, ka sportā var priecāties krietni vairāk kā tikai viens. Jā, 3. Pirmie 3. Labi. Nē, man liekas, sports ir par emocijām. Sports ir par emocijām. Tā ir izklaide, tās ir emocijas, labs vaibiņš, un bija gan. Tāpēc, tas var būt, protams, kā faktors. Un tad, kad tiem, kam būs jābalso, kas beigās izšķirsies, ok, labi. Medaļa ir medaļa. Balsojam par hokeju. Es nepārmetīju. Man liekas, ka sports ir vairāk nekā tikai spēles rezultāts. Man ir tā, ka man ir vēl viens, kas tev ir. Pēc rankingiem, kur hokejā Latvija ir? Pēc pasaules reitingā? Jā. Tagad īstenībā pat varētu būt, ka Basītī mēs esam augstākā. Basītī ir augstākā. Redz, ko atbild. Labi, bet tas rankings ir tāda miskastes, maigi izsakoties miskastes. Nē, tas ir viss. Man ļoti patīk, jo Latvija augstāk, jo labāk. Es stāvu un krītu par to, bet... Pa lielam tā ir miskaste. Mēs esam priekšā Francijai, kas ir lielajos turnīros. Urā, Franc! Nē, mēs viņus iznesām. Tas FIBA rankings pa lielam... 30 sekundes mēs bijām priekšā. Power rankings. 37. Power ranking statusā manās acīs. Nē, savs algoritmus tur viņiem ir. Cik viņš ir loģisks, neloģisks. Tieši tā, labi, Power rankingam ar savs algoritmus čals atmāc un rekur ir, uzvaras nāk, šitas te ir īstais. Tā jau tas arī ir. Bet tur tie koeficienti, man liekas, viņus var atrast. Es zinu, ka pasaules kausā labi, ir koeficients. Es arī varu izdomāt koeficients, bet jautājums, cik viņi korekti. Nē, jā, Basītī ir augstāk, tā ir gada komanda, kas reitingā ir augstāk, tā ir gada komanda. Reitingā ir augstāk. Paldies, kā man viņi izlasēja. Man atkal likās, vēl varētu būt arguments. Es jau Tomam teicu to. Piemēram, pie čomiņiem no BCF. Latvijas basketbola izlases favorīti pasaules kausā bija tikai spēlē pret Libānu. No 8 spēlēs 7 Latvija bija underdogi. Latvija uzvarēja 6 spēles. Jā, Miks Galvāskis hokeja izlasēja. Hokejā 10 spēlēs 7 uzvaras. Hokejā bija 10 spēlēs. Cik bija favorīta status tajās spēlēs? Uzvarētajās spēlēs. Tā, ātri pastamies. Tā uzvarētajās spēlēs pret Čehiju noteikti nebijām favorīti. Pret Norvēģiju noteikti bijām. Pret Sloveniju bijām. Tas ir 2-1. Pret Kazahstānu bijām. Pret Kazahstānu 3-1. Tālāk pret Šveici. Nē, 3 spēles, tu saki, es tev uzreiz pateiktu, 3 spēlēs tikai bija. Tātad 4-3. Un tas ir tas, ko es tev arī vakar teicu, ka manā skatījumā mazais pusfināls par vietām un spēle par 5. vietu ir. Tas ir liekās spēles. Pa lielam tās ir liekās spēles. Tas bija emocijas spēles. Tas bija tas, kur sports ir vairāk kā bleķis. Vienīgās emocijas man bija tikai pret Lietuvas spēlē, pret Itāliju. Man bija pilnīgi vienalga. Bija vienkārši paģers. Pilnīgi vienalga. Un turklāt ir nākamā diena viss un tā. Jā, bet tās spēles reāli bija liekas. Ja tur būtu olimpiskā cezīme vispār, protams, būtu ļoti skaisti, ļoti jauki, bet šajā brīdī, kad bija izspēle par to 5. vietu, vispār par 7. Tas reiz bija jautājums, kāpēc nebija par pārējām vietām. Nevar arī piesieties FIBai par to, kāpēc bija tās spēles, jo šitais bija tas vienīgais scenārijs. Viņas jau var taisīt tikai tad, kad tev ir normāls kaut kāds pamats tam visam. Nē, tāpēc, ka bija diezgan liela iespēja, ka tur izšķirtos olimpiskā ceļazīme. Bet varētu viņas nespēlēt, ja tur nav tā ceļazīme. Bet tu jau to nevar zināt, pirms turnīra būs vai nebūs. To nav iespējams zināt. Es neietu par to, ka var to pirms turnīra iespējams zināt vai nav zināms, bet tajā brīdī, kad tev parādās šī iespēja, ka jāizspēlē ceļazīme, tad tikai mēs spēlējam tās spēles. Kur tev problēmas izspēlēt? Laiks tev ir, vieta ir, komandas ir, spēlējam. Ja nav jēga viņas spēlē, priekš kam viņas spēlē? Bezsakars. Tu taču televīzijā strādā. Bezsakars. Notiek ar pasties, kā to notiek citos turnīros. Kur tā notiek? Kur tev pirms turnīra nav skaidrs formāts un cik būs spēles? Bet kāpēc nevarētu šeit tā notikt?
Tāpēc, kaut viens iemesls, kāpēc. Tāpēc, ka tās spēles ir bezjēdzīgas. Paskaties uz reitingiem, arī viņas ir bezjēdzīgas. Absolūti miskastnes spēles. I don't know, man samaksās tikpat, cik par citām spēlēm. Labi, tu atslēdz bišķiņu sevi nos un paskaties reāli. Un priekš kā viņas bija vajadzīgas? Nē, no sportiskā viedokļa absolūti nepriekš kam. Bet tu to nevarēji paredzēt pirms turnīra. Man liekas, ka tu jau vari organizēt. Bet tu jau vari ielikt turnīra spēli, šīs spēles turnīra gaitā, ja viņām ir kaut kāda vērtība spēlēt. Nav spēles mājās, priekš kam? Ok, labi, iedomāsimies situāciju, ja divas Eiropas komandas, ja būtu viena ceļzīme no Eiropas. No. Un ja būtu kaut viena, piemēram, Austrālija būtu tur tikus. Un Austrālija spēlētu par 5. līdz 8. vietu, kur izšķirās Eiropas ceļzīme ar 3 Eiropas. Turam Eiropas komandu. Tev paliek Eiropas komandas, kas ir Eiropas ceļzīme. Tad mēs izspēlējam turnīru, jo komandas jau tāpat. Austrālija brauc mājās. Tieši tā, nafig viņam te jāspēlē. Tu turi tās komandas līdzi tajā turnīrā, jo viņas izspēlē šo īpašo ceļzīmi. Viņas tāpat ir rezervējušas šīs 2 nedēļas. Viņam būtu jārezervē šīs 2 nedēļas. Tas būtu loģiskāks risinājums nekā spēlēt šo bezsakaru. Tad kāpēc mēs spēlējam šīs 5. vietas un 7. vietas, bet nespēlējam pārējās? Lai varētu lietuviešiem pateikt, ka mēs labāk spēlējam basketbolu. Ļoti labs arguments. Vienīgais arguments. Paldies. Lai varētu pateikt to, ka mēs esam aiz ASV basketbolā. Bet tas ir principā tās spēles bija bezsakars. Tāpēc es saku to, ko tu tur savus iepriekš tas ir mīskasti, tāpēc, ka tās pēdējās 2 spēles pat varam nelikt iekšā. Tajā tavā, kas mums bija super spēles, kurās mēs nebijām favorīti vai vēl kaut kādu brīnumu. Nē, es absolūti tam nepiekrītu. Bet kad ir bijis citādāk? Tev vajag argumentu apakšā tam visam. Es tev tikko izstāstīju. Tev nav argumentu. Tas jau nav arguments. Pagaidi, kāds tavs arguments ir, ka tās spēles... Tā, ja nav jēga spēle, pēc kā viņas spēlē. Pēc kā hoķī nospēlē zaudēt tāpēc, ka manā galvā sports ir kas vairāk nekā tikai... Sportā nav tikai tupa uzvarētājs un tupa zaudētājs. Manā galvā sports ir kas daudz vairāk. Pirmo reizi mūžā no tevis kaut ko tādu dzirdu. Tā, kad ir vajadzība, tad viņam sāk kaut kas nākt ārā. Tad var pateikt. Jā, tu spēlē līdz galam vienkārši. Ko tu tur padosies? Nē, tālāk, kāpēc mēs nespēlējam par 9. vietu, mēs nespēlējam tālāk par 11. vietu vai pārējo? Ja spēlējam līdz galam. Pārāk dārgi uzorganizēt un tur gan nebūtu nekāda jēga. Nē, šeit vienkārši super liela iespēja, ka tā olimpiskā ceļzīme būtu tur izšķirta. Izņem ārā to olimpisko ceļzīmi, izspēlē turnīru, sadala, cik to sanāk, un pēc tam ejam tālāk uz kvalifikāciju. Jā, bet tāda sistēma šobrīd nav. Sistēma ir šī tāda, ka ceļzīmes svētdienā, un tad tev ir 3 brīvas dienas pa vidu, kuras vajag aizpildīt. Salies citādā kalendāru. Bet pagaidi, tu to kalendāru bīdīs tā kā turnīra laikā atkarībā vai tur... Es tagad par turnīru kalendāru kā tādu, to, ko Rihards saka, ka finālam svētdienā jābūt. Turnīram jābūt svētdienā. Ja tev nav tos spēles, tas tā ir tā kā 3 tukšas dienas? Jā, tā kā futbolā. Mēs jau nesakām, ka regbijā tev vajag turēt 2 nedēļas brīvas. Labi, tas ir cits sporta veids, cits specifika. Pats pat regbijs tik skaists. Tas ir labs reizes 4 gados pasākums. Ir tā reizes 4, nevis reizes 5. Covid šoreiz neizčakarēja neko viņiem. 19. gadā uzspēlējām, tagad uzspēlēs kārtībā. Viss kārtībā. Bet labi, ja šodien būtu, ja mums būtu tagad jābalso, Basīts vai komanda? Tīri gada komanda. Basīts vai hokejs? Ko tu mīli vairāk, tēti vai mammu? Viņš saprot. Šīs būtu īstenībā... Skatīsimies, ko cilvēki izlems ārā. Kas patiks vairāk, kas nē. Mums ir jābalso, mēs tur balsojam. Mēs tikai līdz šim mēs esam... Mēs balsojam. Tu pagājušajā reizē nebalsoji, es balsoju. Pareizi. Tad mums ir viena basketbola balss un viena hokeja balss. Es nesaku, ka es par basītu balsošu. Es domāju, ka es kaut kādas 5 reizes pārdomāju. Tu zīmēsi. Tad mums būs live streams, kur tu zīmēsi savu tabuliņu plusiem, mīnusiņiem, un mēs tikai fonā skatīsimies. Es domāju, tas būs ļoti labs live streams. Nē, tīri par sevi, kā sakot, kā visticamāk būs, ka es sākumā domāšu, ja būs jābalso, kura komanda. Ka es izdomāšu par komandu, un es automātā treneri atdošu otru. Lai man pašam būtu sajūta, ka es esmu tā kā... Es zinu, kā tu balsos. Es zinu, jautājums, ar ko tu sāksi? Ar komandas izvēli vai ar treneri? Es sākšu ar komandas izvēli. Nopietni? Man liekas, ka es sākšu ar komandas izvēli. Es izdomāšu, par kuru komandu, un visticamāk vienkārši automātā otram trenerim atdošu. Vienkārši pa volejbolu nobalsos. Es zinu viņa balsojumu. Es zinu viņa balsojumu šobrīd. Absolūti zinu. Es nesaku, ka es par basītu balsošu. Es jau nesaku, ka tu par basītu balsosi. Es nesaku, ka tu par basītu balsosi. Es zinu vienkārši, kā tu balsosi. Labi, tehniski tu balsos par? Par basketbolu.
Tev, Tomija, būtu jābalso Sirsnīgi. šodien. Kā gada komanda? Jā. Hoķi. Nu, tur jau tā, kas tuvāks sirsniņai, tas tuvāks. Nē, bet tas nav tāpēc, ka man hokejs būtu mans sports. Es dzīvoju līdz basītim katru spēli, man tas būtu spēle pret Itāliju. Bija svarīgi, lai Latvija kā Latvija iet tālāk. Man pilnīgi vienalga, tas ir hokejs, florbols, frisbijs vai disku golfs. Nu, pilnīgi vienalga. Vajadzētu kādu labu disku golfu. Es vakar nokārtoju zaļo kartiņu golfā. Apsveicam. Tā kā tas ir pilnīgi vienalga, vai ne? Un cerams, ka reiz futbolā arī mums izdosies kaut ko uzvarēt. Man patīk tas tvīts, ka ir 2050, kurš tur gads. Hokejs ir izcīnījuši atkal medaļu pasaules čempionātā, basketbolisti tur labi startējuši olimpiskajās spēlēs un futbolisti. Jā, bet jūs atceraties 2004. gadu? Tas apmēram no tās sērijas, jā. Nu, es atbraucu, aizgāju vēl spēli. Būtu labāk mājās aizgājis gulēt. Tik traki bija. Kā jums liekas? Nebaudāmi. Gada balva, tā bija 3 zvaigžņu balva. Iznāk priekšā Renārs Zeltiņš. Viņš pēdējos pasākums ir vadījis un saka, Latvijas gada sporta komanda ir Futbols. Latvijas un vīriešu Hokeja basketbola izlases! Un balva tiek sadalīta abām valsts vienībām. Un tad nāk visi pieceļās un iepriekšā. Es arī neizslēdzu šādu. Es ļoti ticu, ka tas notiks. Tas būtu pilnīgi normāli. Es ļoti ticu, ka tas Kad notiks. tuvosies, mums noteikti čomiņiem no BCF būs jāpasaka, lai šādu iespēju viņi arī tā kā Un izlaiž. Insen, kas notiks ar treneriem tajā brīdī? Jā, treneriem gan es neredzu. Es Komandai tev saku, es zinu, kā viņš balsos. Tu man stāstīji, ko tu gribi, es zinu, kā viņš balsos. Es tikai šeit, ja tu sāktu ar otru pusi, būtu daudz vienkāršāk. Es domāju, ka mēs arī varam ielikt dziesmu svētkus kā gada komandu. Īsumā, kad ir dziesmas gads, tad ir tā kā gada komanda. Tad mēs nedalām neko citu. Jā, viss. Kas ir Dainim jāizdara, lai Dainis ielaustos cīņā par gada treneru? Dainis? Jā, atkāpjas. Dainis out. Pie nominācijām. Dainis. Ko labi izdarīja? Atkāpās. Es kaut kur Twitterī dzirdēju par to ekonomisko ieguvumu, ka Latvijas futbola izlases spēle ar Velsu ir iedevusi vairāk Latvijas, ka Velsu līdz atstājuši vairāk naudu nekā Labi, tā žūpāja tajās 24 stundās. Viņi bija diezgan daudz, 3-4 tūkstoši, ja? Miks Galnauskas teica tā, ka viņš piecēlās pirmdien no rīta. Viņam sūta kases izrakstu no bāriem, viņš skatās. What the fuck, kas tas pats cipars? Viņš zvana augšā, nahuj tik liels cipars. Šāk, te vēl Bet Mikam tā arī bija, ja, ka viņš teica, ka ļoti labi apgriezieni bija. Un tad mēs bijām spēlē, viņš viņam teica, viņš te līdās pie tevis iesiem. Jā. Bet viņam arī ļoti labas attiecības ar mūsu čomiņiem no BCF un Latvijas izlases spēlēm. Arī ļoti labi panākumi bijuši tajā frontē. Ok. Pareizi, jā, es atceros. Viņam tur jau patriotiskās labi gāja. Basi arī gāja labi patriotiskās. Es arī dzirdēju stāstus, ka BCF, ka čomiņus esot patīrījuši. Tīrus patriotiskiem. Bet tas jau loģiski, ja Latvija nebija favorīti. Jā, bet pasties, Silvijāno Francisko būtu ielicis trojku un nebūtu nekāda diskusija. Palielam. Dāvka būtu ielicis trojkas, es domāju. Labi, no jūsu gala, es pēc tam apstājos atkārtojumā, no jūsu gala tiešām izties, ka trojka iet iekšā. Dāvi trojka? Jā, es sēdēju otrā pusē. Es biju 100% pārliecināts, ka tas aizmugurs, tā kamera, ko FIBA vēl iedāvā, mēs arī uztaisījām to izgriezumu, ļoti skaisti gāja iekšā. Jā, tas sanāca tieši sēdēju. Jā, tā kā nebija vispār diskusija, ka jābūt. Es sēdēju tā uz 45, tā kā viņš met tā uz manu pusi vairāk. Tur jau varēja redzēt metienu vidū, kad Bet, zināmā, tas ir tāds, ko, piemēram, ja man pirms spēles prasītu, ka mums ir iespēja uzvarēt maču, Dāvim ir tieši tāds metiens, vai tu ņem tādu iespēju, ka viņš izmet. Es ņemtu, jo treneris, Latvijas sieviešu valsts vienības galvenais basketbola treneris, Mārtiņš Gulbis, kas ar Dāvu Bartānu daudz strādā individuāli, pēc tam pateica, ka tas ir tāds metiens, ar ko Dāvis pabeidz treniņu. Es redzēju to video no viņa treniņa. Viņš deso no viena gala uz otru, un tad no tālākas distances pat met iekšā no visām pusēm. Atkal aizskrien līdz galam apakaļ, visu laiku kustībā, visu laiku pulsiņu. Un viņš iemet, cik viņš tur kaut kāds 8 pēc kārtas iekrāmē. Es skatos, come on, tāda distance, viss notiek, respekt īstenībā. Šoreiz nesanāca. Bet, labi, bet tas, ko īstenībā
būtu iemetis, Vācijai tāpat būtu 2,9 sekundes palikuši. Ja viņi, protams, dod bumbu Denisam, visticamāk, viss būtu kārtībā. Paliktu, ja? Nē, Frants Wagners būtu bijis tas, kurš tiktu pie jebkāda metiena, visticamāk. Nu, bet viņam uzlika kuruciņu, un tad jau būtu. Reku, viņam ir plāns jau gatavs, kāds viss noslēgtos. Tur viss būtu kārtībā. Tur būtu Austin Rīvu jāgrūž iekšā postā un viss kārtībā atkal. Labi, es gribēju vienu jautājumu Tomam vēl pajautāt par hokeju, par Šveices līgu, par Rudolfu Balceru konkrētāk. Kā tev liekas, kāds būtu adekvāts koeficients pie čomiņiem, ka Rudolfs Balcers ir top 5 rezultatīvākais? Kā es varu pat? Nē, kā tev? 5 rezultatīvākais? Jā, kur būtu, ka tu ir tās koeficients, uz kur tu liktu, un kur tev liktos, nē, tas ir pa maz, es neliktu. Es domāju, ka šo mums vajadzētu ar čomiņiem sorganizēt. Top 5? Top 5 rezultatīvākais spēlētājs sezonas beigās. Šveices līga, Nacionālajā līgā. Es nezinu, kāds. Labi, koeficients 5. Jāliek. Tas tā kā ir Tad jāliek. 4. Es domāju, ka arī jāliek. Bet droši vien zem 4 jau tā. Zini kā, es sāku domāt, ka viņš nebūs rezultatīvākais komandā spēlētājs. Bet viņš būs top 5. Algins? Nē. Lehtonens. Okay. Bez Lehtonens tur zīmē visus vairākums pēc kārtas. Un savāks, ja met Balcers, dabū punktu Lehtonens. Ja iemet Lehtonens, nav zināms, vai Balcers ar atdevis viņam piespēju. Jā, tā kā, tā apmēram. Bet top 5 viņš būs. Īstenībā ļoti patīkami bija redzēt līdzētāju aktivitāti pēc Balcers spēles, kad viņš iekrāmēja 2 un atdeva piespēli. Labi, tā piespēle bija šaubīga, laikam viņam tomēr beigās viņa neieskaitīja iespējams. Bet sākumā viņam ieskaitīja, pēc tam viņa laikam norakstīja viņu nost. Jo tur aizsāks pa vidam pārķērt to ripu, bet overall cilvēks īstajā vietā, īstajā laikā. Viņš tur spēlēs. Pagaidīsim vēl, kad Andri Geto atgriezīsies apakaļ sastāvā, vai tur vispār kaut kas sanāks. Pēc tam Crawfordam saliekot maiņas. Andri Geto. Tavs draugs Andri Geto. Viņam 2%, bet vakar viņam bija piespēle. Jā, bet viņam tad noņems nost. Nu, lūk, vismaz baigi ātri noņem nost. Parasti viņi izskata pēc kaut kāda termiņa. Bet es domāju, ka Malgina un Balcberga ir diezgan stabila mājiņa taisīs. Nu, tur var redzēt, ka ir 2 džeki, kas zīmē spēli, un tad ir čalis, kurš dara to darbu. Tad ir tas čalis. Un pat taisno, tur tā, ka Balcers un Malgina savāc ripiņu, Balcbergs jau ir vārtu priekšā, viņš ir gatavs saņemt sāpīgus metienus, bet lai džekiem izdodās. Viņi tur visu komplektiņu strīnēs. Kāds bija līgums, ko viņš noslēdz tagad? 1 sezonu. Bez 1+1 vienkārši 1 sezonu. 1 sezonu. Bez, kā, ja viņš gribēs, viņš paliks tur spēlēt, tur nav jautājumu, jo viņa kalibra spēlē. Viņam baiga uzmanības ap citu pievērš. Un, teiksim, tā translācija, kas bija Nacionālajā līgā, tik ļoti viņu tur visu laiku ķēra, meklēja, filmēja, tūplāni, visu tur baigi daudz. Un viņi to, cik es sapratu, arī pēc tam no šveiciešiem uzslēdzot un tur esot pāris žurnālistiem arī jautājumu, kāpēc tur tik ļoti uz Balceru. Viņi velk to līniju kopā, ka Crawfords ir viņa iepriekšējais treneris bijis arī, un ka viņam tur laba komunikācija. Sorry, man mamma zvans. Viss kārtībā, ja mamma zvan, tad ir jāpaceļ. Čau! Tūlīt mēs sapratīsim, vai pie mikrofona vai bez mikrofona. Droši vien bez mikrofona. Es arī bez mikrofona runātu. Ai, tā, labi. Toms aizgāja ar mammu aprunāties. Mammas zvans ir svētā. Ja mamma zvan, ko vajag, to vajag. Tas laiks jau ir baigi pagājis uz priekšu. Labi sanāca pirmā epizode. 52 minūtes. Izskatījām sirsnīgi. Labi, es tev nepaprasīju, cik piķi tu iztērēji? Daudz. Nē, vienkārši. Nē, labi. Es to jautāju, ja tu negribi teikt, tu vari neteikt. Es zinu, kāpēc es to prasu, tāpēc, ka man nepatika, ka Valters Twitterī rakstīja, redz, tikai cilvēki, kas 10,000 eiro var atļauties, tie brauc uz Indonēziju. Ja brauc tikai uz Indonēziju. Nē, Indonēzija tā nebūtu tik traki. Tad, ja mēs skatāmies naudas ziņā, biļetes turp un atpakaļ uz Džakartu 800 eiro vienam cilvēkam. Jā. Viesnīcu tu skaties, labi, mēs ņēmām 4,5 zvaigžņu baseiniņu. Tas ir labi viesnīca. Jā, bet tas tur arī maksā 80 eiro par nakti, kas nav tik traki. Tur ir cilvēki, kas lētāk ņēma un pat ir labāks. No kaut kāds 25. līdz 3. Jā? Droši vien Džakarta bija paņemta nobukot. Tev bija bišķi mazāk. Es uz Lombokaitu. Tur man vēl nauda vienkārši aizgāja. Bet es tagad runāju tieši par Džakartu, ja būtu. Taksis tur kapeiks maksā. Tā kā tiešām tad var nobraukt 8 km samaksāt 2 eiro. Mazāk. Eiro 60, man liekas, samaksāt. Es 40 minūtes braucu taksī Džakartā, es samaksāju
2,20 eiro. Kur tev tur taksī bija jābrauc? Tur visur jābrauc ar taksu. Tur nekur nevar. Tur tikai tāks, tur ar kājām. nekur nevar Tikai aiziet. es uz arēnu gāju kājām, tāpēc, ka arēna bija parka vienā pusē, man viesnīca bija otrā pusē un cauri parkam varēja iziet. Bet tā, ja tu kaut Bet kur pa ielām aiziet- pārvietoties ar kājām. Jā. Nā. Ēdiens, tu vari gan ņušķikos ēst pa 2, vai arī, ja tu ej Zolīdā restorānā, kas ir tāds baigs Zolīdēs, tu atstāji kaut kāds 20 eiro. O, tas jau ir ar kokčikiem. Jā. Kokčiks ir reāli ēdiena pārsvarā dārgumā, kas ir tie 10 eiro. Aliņš tur, trīnīts, ēstuvē. Bet uz ielas tādos specifiskos veikalos, ko eiro 60 varēja nopirkt. Tās ir tādas izmaksas. No turisma tur īsti nav ko darīt, bet tur arī viss diezgan lēti. Tā kā Džakarta tādā ziņā easy peasy. Bet mēs vēl aizbraucām uz Lomboku. Tātad tas vēl ir papildus 160 eiro biļets uz Lomboku. Tur, protams, viesnīcas arī tur visu laiku. Mēs ar 5 zvaigžniekos palikām pārsvarā. Tur arī jārēķina tie paši 80-100 pa nakti. Budžetniekā droši vien 2 varēja. Nē, es domāju, nē. Tā kā tur savienībā tas čārters bija kaut kāds ar viesnīcu un vispārējais tam spēlēm bija kaut kāds 3,5. Es domāju, ka 2,8 varētu būt. Okay, tur iziet cauri uz normāli. Jā. Labi, skaidrs. Manila bija dārgāks prieks. Spontāns pirkums, pateicoties mūsu čomiņiem no Betsafe, kas atbalstīja šo pirkumu man. Tad tur, atkal viesnīca bija jāņem papildus arī. Protams, jā. Visstrakākais bija un visdārgākais posms bija no Manilas uz Rīgu. Bija jānoraksta tās pirmās biļetes no Džakartas. Man vispār apdrošinātājiem par biļetēm jāraksta. Es arī dabūju pats pirkt avio biļetes no Manilas uz Singapūru. Kurus nevajadzēja pirkt. Jā, un vēl arī no Lombokas atpakaļ uz Džakartu tās vēl biļetes bija jānoraksta. Ok, labi. Tehniķis Pīķi ir iztērējis. Viņš tagad vergos pie čomiņiem no Betsafe. Pirmo epizodu sezonā esam palaiduši vīri. Atvainojamies, ka mēs runājam par basketbolu. Mēs nākamreiz tā nedarīsim. Jā, cilvēkiem bija jāizpūš ārā savus basketbolus. Bet es to rēķinājos, ka tā notiks. Paldies, Tom. Mēs novērtējam. Es ceru, ka arī mūsu diehard hokeja face-off draugi par to īpaši neapvainojās. Gan jau kā apvainojas, bet zinu, kā pagaidām. Nāks jauns sūds šitie tik daudz labi notikumu. Apstāties, kā jau viss sācies. To viss jārunā ir. Par to visu mēs runāsim arī nākamnedēļ. Sācies? Visur pārbaudas spēles, cik labi latvieši spēlē. Tikai uz priekšu latviešu. Jā. Viņš saka, ka viss ir labi sācies. Tās nav pārbaudas spēles, tas jau bija sezonas sākums. Tās jau ir sezonas spēles. Pagaidiet, es esmu nedēļu atpakaļ. Viņam atkal es esmu nedēļu tikai atpakaļ. Es tev ātri pasaku, tātad iekrāmēji 3 goliņus Bātņas kungs. Jā, izdarīja. Tas bija sezonas pirmā sezonas spēle, pirmā periodā 2 goli. Pagaidiet, bet nebija neviena pārbaudas spēle, tad kaut cita. Nav svarīgi. Pārbaudas spēles ir treneriem, spēles ir līdzutējiem. Tālāk Brubīns ielika golu Ābols otrajā spēlē ielika golu pret savu bijušo komandu, viņš iekrāmēja golu, tur viss bija kārtībā. Dzieris spēlē Zviedrijā, un tā kā viss notiek. Daugaviņš 100 punkti pusē no komandas vēl vārdu, nezinu, un viņš jau golu ir iemetis spēlē. Tāpēc saku uz priekšu latviešu, ko tu uztraukties? Jā. Tur būs jānāk līgums jādabū. To atrisināsim. Mēs atrisināsim. Pagaidi. Vēl jāaiziet ir uz Betsafe jauno komandu Rīgas Zeļi, apstīties, kā spēlē basketbolu. Tur arī Betsafe ir. Jā. Tā kā, es domāju, sestdien aiziet, apstīties. Viņiem pārāk labi iet tās spēles pagaidām. Tur kaut kas interesants. Es sagaidīšu, kad sezona sāksies. Pārbaudas spēle. Tagad Toms teica, pārbaudas spēles ir treneriem. Pag. Es gāju uz visām Latvijas izlases basketbola spēlēm. Bez tevis jau viņas nenotiek. Un es biju pārliecināts par tām medaļām. Tev viss porziņš nav, viss biļetes. Es 72 atdeva. Pagājuši to spēli atdeva vai viss brauc? 172 to spēli atdeva. 72 spēli atdeva. Es domāju, vēl tur bija daži, kas Džakartu pārdeva. Tie ej un pārdod Džakartu pēc tam. Bet tie, kas atdeva tās biļetes, viņi spēles arī skatījās vai neskatījās, kā es domāju? Labi, es domāju, ka 100 punktu lielākā daļa bija tāda, kas bija iegādājušies biļetes. Viņi nevarēja beigās tikt uz spēli kaut kādu apsvērumu dēļ. Un vienkārši izmantoja iespēju, kā naudu dabūt. Kā noziedot Ukrainai. Jā, iespējams. Ja viņi aizsūtīja Dafkam. Gan jau, ka bija kāds tiešām, kas Kristaps nespēlēs, neiešu un neskatīšos.
Gan jau bija kāds tāds, bet es domāju, ka... Strēlnieks notraumējies, Slomas šom, un nevajag slikt būs. Tos jau tā kā zināja, ka Top 5. Labi, paldies jums visiem. Prieks atkal satikties jaunajā sezonā. Tiekamies. Čau! Nu, kaut kā tā, jā. Pagaidiet vēl. Man jānospiež podziņa. Skaties, vai strādā. Man liekas, ka tev tur tā šmigi joprojām ir uz pults palikusi. Nē, viss kārtībā. Nav iesprūdis, jā. Čau!